Viņš ir ne tikai mākslinieks, bet darbojas gandrīz kā antropologs, etnogrāfs un sociologs. Viņš pēta cilvēku. Viņa darbi bijuši eksponēti daudzos pasaules mākslas muzejos un galerijās. Tos saprotams padara mākslinieku vēlmi pašu cilvēku savu skatītāju iesaistīt radošajā procesā. Šī nedēļa Latvijā ievadīs Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas notikumus. Uz Rīgu atceļojas franču laikmetīgās mākslas mākslinieka Kristiāna Boltanska projekts Sirdspūkstu arhīvs. Topošo izstādē ieklausījās žurnālisti Ilze Strēņa. Reku parādās numuriņš. Mēs ejam iekšā. Pirmais pacients jau mums ir, nevis pacients, bet interesants un projektu dalībnieks. Tātad Natālija, sveiki! Sveiki! Tā, nāciet iekšā un skatieties. Ievērojamā franču laikmetīgās mākslas meistara Kristiāna Boltanska personāla izstāde ir viens no Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas programmas nozīmīgākajiem notikumiem. Viņš uz Rīgu ir atvedis savu radošo pētījumu Sirdspūkstu arhīvs. Kā tas viss notiks? Redziet, tur ir aparāts gluži kā šeit. Jā. Tātad mēs šo aparātu pieliekam pie sirsniņas, un tad mēs attaisam šo programmu, un sirdspūksti tiek ierakstīti. Kristiāns Boltansks jau kopš 2005. gada veido Sirdspūkstu arhīvu. Un tie glabājas uz galvenā servera Sirdspūkstu bibliotēkā, kas atrodas Ēģimas salā, Japānas jūrā. Pats Boltaņsks saka, ka dzīve ir tik īsa, viss ātri paiet. Un varbūt tad, kad mēs saņemsim mantojumā kompaktu disku ar savus vecmāmiņas sirdspūkstiem, tas, protams, radīs tādus meldus, bet tās tomēr būs tādas atmiņas, kas liks vēlreiz pārdzīvot tos skaistos brīžus, ko mēs esam ar viņu pavadījuši. Pasaulē nav divu vienādu cilvēku sirdspūkstu, bet ekspozīcijas galvenā telpa arsenāla radošajā darbnīcā būs veltīta tieši Boltanskim. Šeit ir viņa sirdspūksta, un viņa sirdspūksta arī dod šo gaismu, jo lampiņa raustās viņa sirdspūksta ritmā. Franču mākslinieks Boltanskis savās instalācijās izmanto lietoto apģērbu. Arī sirdspūkstu tumšajā telpā melnie mērteļi ir katrs ar savu dzīves stāstu. Šeit ir Boltaņska personības atspūgs, bet tas būs arī to valkātāju personības atspūgs. Mākslinieks ar savu instalāciju Sirdspūkstu arhīvs atgādina, ka dzīvība ietver sevī trauslumu. Nāves robeža tiek šķērsota ik brīdi. Ekspozīcija skatītājiem būs atvērta no 19. janvāra arsenāla radošajā darbnīcā. Ilze Strēņa, Andris Pavlovskis, Latvijas televīzija.